Es paturpināšu šo tēmu par sevis meklēšanu, sevis cenšanos atrast. Savādāk tiešāk ir grūti pateikt šo izmisumu, šo sāpi, šo mūžīgo nemieru, šo mūžīgo meklēšanu. Kas tad es esmu, ko es gribu, kāpēc es vispār šeit esmu, kāpēc man tieši ir tik grūti atrast sevi un kāpēc es nezinu, ko es gribu, tā kā to dara visi citi. Šī ir mana tēma. Ļoti ilgi es sevi tā teikt meklēju. Ja? Tā meklēšana, protams, ietverās, viss jau ir tevī. Es vienkārši atgriezos pie sevis un sapratu, ko es gribu darīt, un atradu arī savu nodarbošanos. Bet man jāsaka, ka tas arī notika tikai 42 gados. 2 gadi atpakaļ, kad es uzsāku šo terapiju, es tikai tad ieskatījos sevī dziļāk. Tikai tad es sāku saprast savus bērnības paternus, visādas programmas, visas tās problēmas, visam tam es tagad tādu kamolīti tinu vaļā un skatījos, kur un kā visas šīs te manas sašķīdušās daļiņas bērnībā, kā viņas visas salikt atpakaļ. Un es esmu vienmēr pateicīga saviem mentoriem, Kristīnai un Zigmāram. Tieši viņam, tieši Zigmāram pateicoties, es atradu savu nodarbošanos un savu sirds ceļu, ar ko nodarbojos es arī joprojām. Un neskatoties uz to, kad es esmu sevi sakārtojusi, es zinu, cik tas ir smagi, un es zinu, ka ļoti daudzas sievietes no tā cieš joprojām. Tāpēc es turpinu ar to strādāt, un tā ir viena no manām mīļākajām tēmām, jo kā gan savādāk, ko tu esi pats izdarījis, ko tu esi atrisinājis pats, tas ir variants, kā palīdzēt arī citiem pareizi. Un tāpēc arī aicinu tevi nākt uz šo terapiju un izdarīt to vienreiz. Tad salikt visu pa plauktiņiem un beigt mocīties. Jo mocies tu tikai dēļ viena iemesla. Tā nav tikai profesija, kuru tu nesaproti un nezini, ar ko tu gribi nodarboties. Tās nav tikai kaut kāds bizness iedomāts, ar kuru tu varētu, bet nekādīgi tu nevari noslēgties ne uz vienu pusi. Tas nav tikai par to, tas ir par visu. Tev ļoti, ļoti grūti ir pieņemt šos lēmumus. Tev nepārtraukti ir nepieciešams kāds nopietnas cilvēks blakus, kas tev pateiks, jā, vot šito tev vajag, vot tur tu ej. Un tāpat arī par ļoti daudzām lietām. Sākot no ēdienu, ko tu ēdīsi restorānā, līdz pat uz kurien mēs brauksim ceļot, jo tev atkal ir neskapēc ļoti grūti izvēlēties, kura tad būs tā pareizā izvēle. Tāpēc, ka bail kļūdīties. Jā, kādreiz tur bērnībā tev atņēma šo iespēju izvēlēties un mācīties šo te uzticības ceļu sev. Ja? Tev atņēma tādējādā ziņā kā vecāki vai vecvecāki vai cilvēki, kas tevi pieskatīja, audzināja, izdarīja šo izvēli tavā vietā. Jo tā bija ātrāk, tā bija lētāk noteikti un vēl visādīgi ērtāk. Un līdz ar to tu iemācījies tur šo jautājumu nolikt maliņā. Tad šis nav tavs. Šo uzticību sev un uzticēšanos sev ir jādod tiem, kas labāk zina. Bet šo te izdarot, tā ir tāda ļoti nopietnas damage izdarīts, tāpēc, kad tu dzīvo no citu cilvēku izvēlēm. Ja, tev liekas, ka tas, kā tev pateiks mamma, tā kā tev pateiks tētis, tā kā tev pateiks tavs mīļotais cilvēks, tā kā tev pateiks vīrs, brāļi vai māsas, tādus lēmumus arī tu pieņem tālāk caur viņiem. Bet tie nav tavējie. Tas nav tavs ceļš. Tad tu dzīvo tā kā
citus ceļus nepārtraukti. Tu dari tās lietas, ko citi cilvēki jūt, kā viņi redz priekš tevis, bet tas nav par tevi. Un tāpēc jau ir tāda sajūta, it kā tu esi apmaldījusies, it kā nepārtraukti ir, jā, tu dzīvo, viss ir forši, vēl, teiksim, pa lielam dzīvē ir daudz maz ok. Bet šis jautājums tev ir, tu tā kā tāds ezīts miglā vienkārši, tu nejūti, tu nesaproti. Un līdz ar to ir ļoti grūti izdarīt šīs izvēles. Neizdarot izvēles, tu nekļūdies. Nekļūdoties, tu neuzēji uz labām lietām, tad ne tikai tu nemācies no savām kļūdām, tu neiegūsi šo vērtīgo pieredzi, dēļ kuras tu vispār esi uz šīs planētas Zeme, vai ne? Tu sev to aizliedz, tātad to tev nevajag, un tādējādi tu arī neatrod to labāko variantu priekš sevis, jo labāk nekļūdīties. Un tā ir tāda milzīga problēma pa dzīvi, jo beigās tu jūti, ka tu neizdari savas izvēles. Un viss, kas notiek tavā dzīvē, ir tāds uz 50%. Tad tu dzīvo uz 50%. Varētu uz visiem 100. Ja tu vēlies uz visiem 100, tu zini, ka tev ir kur griezties, un zemapziņas terapija tev var šajā palīdzēt pavisam noteikti, tā kā tā ir palīdzējusi arī man. Padomā par šo, un lai tev forša diena!